Lai žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šajā dienā mēs pārdomāsim Dieva vārdus no Mateja evaņģēlija 3. nodaļas. Tad Jēzus devās no Galilejas uz Jordānu un ieradās pie Jāņa, lai tas viņu kristītu. Bet Jānis viņu atturēja sacīdams: Man vajag tikt tevis kristītam, un tu nāc pie manis? Bet Jēzus viņam atbildēja: Tam tā jābūt, jo tā mums pienākas izpildīt visu pēc taisnības. Tad Jānis viņam atļāva. Pēc kristības Jēzus tūlīt iznāca no ūdens, un redzi, debesis atvērās, un viņš redzēja Dieva garu nākam kā balodi un nolaižamies uz viņu. Un redzi, balss no debesīm sacīja: Šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts. Āmen. Mīļais Kungs un Dievs, mēs Tev sakām slavu un pateicību par Tavu vārdu dāvanu. Dod mums savu garu spēku, ka mēs ar atvērtām sirdīm satveram to, ko Tu mums šodien vēlies sacīt. Svētī mūs patiesībā, jo Tavs vārds ir un paliek mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Kad mūsu Kungs Jēzus pirms savas debes braukšanas deva saviem mācekļiem misijas pavēli, viņš sacīja: Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Šajos vārdos mēs sadzirdam to, ko nozīmē mūsu dzīve. Ja esam kristīti trīsvienīgā Dieva vārdā, vai arī, ja šai Dieva dāvanai gatavojamies, mērķis ir un paliek tikai viens. Tas ir būt par Pestītāja Jēzus mācekli. Dzīve, vai arī, ja sakām skaidrāk, kristīgā dzīve nav atrauta no māceklības. Līdz ar to tā nav atrauta no Kristus. Dzīvot kristīgu dzīvi nozīmē sekot Jēzum kā viņa māceklim vai māceklei. Un tas nav kaut kas tāds, kas attiecas uz cilvēkiem tikai tad, kad tie apgūst kristīgās mācības pamatus. Tas nav tā, ka tad, kad iesvētas mācība ir apgūta, esmu kristīts un iesvētīts, tad savu mērķi es esmu sasniedzis. Tas būtu tāpat kā kāds sportists gatavojas sacensībām. Viņš saņem trenera vērtējumu par gatavību, bet tā arī pie starta līnijas nepieiet, vai arī, ja pieiet, pārkāp vienu soli un iet atpakaļ. Bet kristīgu dzīvi neraksturo tikai gatavošanās. Tā arī nav kāda sprinta distance, kur tu ātri noskriesi un finišs būs sasniegts. Kristīga dzīve ir maratons vai pat ultramaratons. Tāpēc, lai Dievs dod, ka mēs kopā ar apostuli Pāvilu savas dzīves noslēgumā varētu sacīt: krietni no cīņas esmu izcīnījis, skrējienu esmu pabeidzis un ticību turējis. Ticības dzīves skrējiens neved tā jauki pa stadionu, kādā saulainā jaukā rītā. Ticības dzīves skrējiens ir pa kalniem un pa lejām, pa tumšām ielajām, laužoties citreiz cauri dažādiem šķēršļiem un ērkšķiem, slazdiem, cauri ienaidnieka teritorijai. Viegli nav un nebūs. Bet mums, kas Jēzu saucam par savu kungu, ir doti arī viņa mierinājuma vārdi, kad viņš saka: Un redz, es esmu ar jums ikdienas līdz laiku beigām. Šajā mūsu dzīves skrējienā nav tā, ka Jēzus sēdēdams ērtā krēslā
mūs gaida finišā. Viņš ir kopā ar mums. Viņš iet kopā ar mums pāri kalniem, cauri dzīves ielejām. Viņš ir kopā ar mums. Viņš ir kopā ar mums caur saviem vārdiem. Ar saviem vārdiem viņš mūsu dzīves skrējienā uzmundrina, bet ar savu miesu un asinīm svētajā vakarēdienā stiprina. Viņš stiprina mūs, savus mācekļus un savas mācekļus. Bet māceklība visas mūsu dzīves garumā norāda uz to, ka mums visu dzīvi savā ticības atziņā ir jāpieaug. Šajā mūsu dzīvē māceklība nekad nav pabeigta. Tā raksturo visu mūsu dzīvi un visu savu dzīvi, ko mēs saucam par kristīgo dzīvi. Mums ir jāsēž skolas jeb baznīcas solā un jāmācās par to, kas ir Jēzus un ko viņš mūsu labā ir darījis. Saskaņā ar baznīcas kārtību šodien mūsu kopīgajām pārdomām ir paredzēta raksta vieta, kas runā par mūsu Kunga Jēzus kristībām. Bet šeit mēs varam atcerēties šo vienkāršo patiesību, ka visu, ko Jēzus dara, un viss, kas mums par viņu ir atklāts, ir domāts mums. Ja Jēzus kaut ko dara, saka vai māca, tas ir domāts mums. Arī Mārtiņš Luters ir sacījis, ka visu, ko Kristus, Dieva dēls, dara, visu, ko viņš iesāka un paveic, sākot jau no brīnumainās piedzimšanas no jaunavas Marijas, līdz krusta nāvei un augšām celšanai, valdīšanai pie Tēva labās rokas godībā un apsolītajai otrreizējai atnākšanai, visu viņš dara mūsu dēļ. Tāpēc pareizi ir sacīt, ka Jēzus gāja pie Jāņa Kristītāja, pie Jordānas upes un kristījās mūsu dēļ. Tas droši vien arī mūsu ausīm skan kaut kā neparasti, jo mēs taču kristāmies un kristām savus bērnus grēku piedošanas un jaunas dzīves saņemšanai. Mums tas ir vajadzīgs. Mums grēciniekiem tas ir vajadzīgs. Bet kāpēc tas būtu vajadzīgs Jēzum, kas ir bez grēka, nevainojams, šķīsts un svēts? Šādu lielu jautājumu zīmi savā prātā piedzīvoja Jānis Kristītājs. Kad viņš ieraudzīja, ka Jēzus nāk pie viņa, lai saņemtu kristību, viņš lielā izbrīnā sacīja: man vajag tikt tevis kristītam, un tu nāc pie manis. Šeit Jānis Kristītājs redz cilvēciski pareizo lietu kārtību. Kā slimnieks iet pie ārsta, tā grēcinieks iet un meklē grēku piedošanu. Jā, arī svētajā kristībā. Par to, ko īsti nozīmē Jāņa Kristītāja kristība, Bībeles pētnieku domas dalās. Vieni saka, ka tā sniedza arī grēku piedošanu, bet citi saka, ka šī kristība bija saistīta tikai ar grēku nožēlu. Bet lai vai kā, tas, kas pārklājas, ir tas, ka arī Jāņa Kristītāja kristība bija domāta grēciniekiem, tiem, kuri nožēlo savus grēkus. Un Jēzus uzsākdams savu publisko kalpošanu, iegāja grēcinieku pulkā un lūdza, lai Jānis nokrista arī viņu. Jānis neizpratnē grib Jēzu no šāda soļa atturēt, bet tad Jēzus paskaidro: tam tā jābūt, jo tā mums pienākas izpildīt visu pēc taisnības. Un dzirdot šos Jēzus vārdus, lielā jautājuma zīme Jāņa Kristītāja prātā pārvērtās par ticības pilnu atbildi. Viņš Jēzus sacītajā kaut ko sadzirdēja,
Un to šodien ir jāsadzird arī mums. Tam tā jābūt, jo tā mums pienākas izpildīt visu pēc taisnības. Ir taisnība, ja tas ir patiesi, ka Jēzus ir nācis glābt grēciniekus, bet šī glābšana ietver sevi arī to, ka Kristus piepilda arī visu Dieva taisnību. Un tad, kad mēs kā luterāņi dzirdam šo jēdzienu Dieva taisnību, tad mums vajadzētu sākt smaidīt. Šis jēdziens mums ir ļoti tuvs, jo ar šī jēdziena pareizu izpratni iesākās reformācija un ticības atjaunošana. Šis jēdziens pareizi saprasts dod lielu prieku, mieru un drošību, bet nepareizi saprast cilvēka sirdī un sirdsapziņā taisa lielu, karstu elli. Un tā Luteram iesākumā arī bija, jo viņš balstoties toreizējā izpratnē jēdzienu Dieva taisnību saistībā ar Jēzu skaidroja kā to taisnību, ar kuru Dievs pats ir taisns un ar kuru viņš tiesā grēciniekus. Tāpēc Luteram šis jēdziens iesākumā iedvesa īstas šausmas un izmisumu. Saskaņā ar toreizējo izpratni Jēzus dotā pestīšana īstenojās tajā, ka viņš mums cilvēkiem ir atnesis jaunu un labāku bauslību. Ja Mūzes bauslībā, piemēram, ir sacīts nezodz vai nepārkāp laulību, tad Jēzus dotajā bauslības skaidrojumā lasām, ka tas, kas jau savā sirdī ir iekārojis, ir bauslības pārkāpējs. Ja Mūzes likumi bija saistīti ar ārējām lietām, kur tie tā labi pacenšas, tad savas rokas kājas var savaldīt. Bet ko tad lai dara ar savu sirdi un domām? Ja to ņem nopietni, un Luters to ņēma nopietni, tad tiešām tās ir šausmas un elle. Bet, paldies Dievam, Luters toreiz blakus šīm sirdsapziņas šausmām domāja un studēja, ko tad patiesībā nozīmē šis svarīgais jēdziens Dieva taisnība. Viņš studēja apostoļa Pāvila vārdus vēstulē romiešiem, ka evaņģēlijs tas ir Dieva spēks pestīšanai ikvienam, kas tic, jo tajā Dieva taisnība atklājas no ticības uz ticību, kā ir rakstīts, taisnais no ticības dzīvos. Dieva taisnība. Un Jēzus arī Jānim Kristītājam toreiz sacīja, ka viņam ir jātiek kristītam ar šo kristību, kuru saņem grēkam pakļauti cilvēki, lai varētu izpildīt visu pēc taisnības. Dieva taisnība. Izpildīt visu pēc taisnības. Un kurš tad ir tas, kas šo Dieva taisnību piepilda un kāpēc to piepilda? Šīs Dieva taisnības piepildītājs mūsu vietā ir pats Jēzus. To atklāja Luters, un tāpēc arī mēs bieži vien pirms svētā vakarēdiena dziedam, kad mani vaicās debesīs, vai esmu es to pelnījis, tad sacīšu, mans pestītājs bija visa laba darītājs. Tad kāds laba darītājs? Kas tad bija Jēzus labais darbs mūsu vietā? Šis viņš mūsu vietā piepildīja Dieva bauslības taisnīgās prasības. Viņš piepildīja Dieva taisnību mūsu vietā. Mūsu vietā nodzīvodams svētu un nevainojamu dzīvi. Jēzus gāja pie Jāņa Kristītāja mūsu dēļ. Viņš gāja un saņēma šo tikai grēciniekiem domāto kristību mūsu dēļ. Un mūsu dēļ, saņemot Jāņa Kristītāja kristību, viņš kļūst par Dieva jēru, kas nes pasaules grēkus.
Un tieši par to mēs varam domāt, kad dziedam: Tu nevainīgais Dieva jērs, kam uzlikts mūsu soda mērs, par ļaužu grēkiem cietis tu, lai grēciniekus izglābtu. Savā kristībā Jordānas ūdeņos Jēzus uzņēmās pasaules manus un tavus grēkus. Un iznācis no šiem ūdeņiem viņš gāja un turpināja piepildīt visu Dieva taisnību. Dzīvoja svētu dzīvi mūsu vietā un sevi pie krusta pakļāva Dieva dusmām un sodam mūsu vietā. Visu Jēzus darīja mūsu vietā, lai Dieva tiesas priekšā mēs varētu tikt attaisnoti. Jēzus uzņēmās mūsu grēkus un visu sodu par mūsu grēkiem, un mirstot izsacīja pašus svarīgākos vārdus, kurus mums ir jāsadzird. Viss piepildīts. Un šie pēdējie vārdi uz Kristus lūpām arī nozīmē to, par ko mēs šodien runājam. Viņš piepildīja visu pēc taisnības. Dieva taisnība piepildīta, un visiem, kas no saviem grēkiem atgriežas un pie Kristus nāk, šī taisnība tiek dāvāta. Bez maksas, no Dieva žēlastības, ticībā saņemot, tikai pestītāja Kristus nopelna viņa dzīves, nāves un augšām celšanās dēļ. Un kad Jēzus pēc kristībām iznāca no ūdens, tad debesis atvērās un Dieva gars kā balodis nolaidās uz viņu, un Dievs Tēvs sacīja: Šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts. Tēva labais prāts ir tas, ka dēls piepilda visu Dieva taisnību mūsu vietā. Viņš grib, lai arī mums katram debesis būtu atvērtas, un viņš varētu mums katram sacīt: Tu esi mans mīļotais dēls, tu esi mana mīļotā meita, uz tevi man ir labs prāts. Un skatoties uz sevi, es dažkārt nezinu, kā Dievam uz mani var būt labs prāts. Bet mūsu uzmanībai ir jāpaliek uz Jēzu, jo taču viņā un tikai viņa dēļ Dievam uz mums ir labs prāts. Ja Kristus ir un paliek mūsu grēku piedevējs, tad Dievam ir uz mums labs prāts. Un patiesi ir tā, ka skatoties uz sevi, es nezinu, kā es varētu tikt glābts. Bet skatoties uz Jēzu, es nezinu, kā es varētu iet pazušanā. Pie viņa ir drošība ik brīdi, dienu no dienas, cauri laikiem un līdz pašām pasaules galam. Āmen.